mums ir newsletter ar 40,000 plus founderiem. Pēdējo 5 gadu laikā, laikam, tā īsti brīvdiena nav bijis. Jebkurš var izveidot produktu, bet problēma vienmēr ir market fit. Kamēr tu atpūties, tavi konkurenti dara. Pēc 4 mēnešiem 17 miljoni search impressions. Sveicināti podkāstā Ceļš uz miljonu, kurā mēs tiekamies ar mazo un vidēju uzņēmumu vadītājiem, kuri vēl nav sasnieguši miljonu apgrozījumu, un atklāti runājam par to, kā īstenībā ir būvēt biznesu, par grūtībām, mācībām un rezultātiem. Tikai praktiskas atziņas, kļūdas un patiesība no tiem, kas šobrīd to izdzīvo. Tagad pie epizodes. Mans ir Alīna, esmu co-founders un CEO, kā tas augstu skan. Bet mēs šobrīd izveidojam uzņēmumu Vibe Skills. Tas ir AI Skills Marketplace, kur jebkurš netehniskais cilvēks var atrast sev piemērotu AI skills un lejupielādēt viņu, jo mūsu uzņēmums piedāvā pirmkārt pārbaudīt AI skills, tātad mums nav potenciāli principā dabūt kaut kādus vīrusus, lejupielādējot mūsu skills, un arī jebkurš netehniskais cilvēks var redzēt preview, kā tas skills izskatās. Principā es nepērku kaķi maisā. Okay. Un, teiksim, ja es nezinu, kas tāds AI skills ir, varbūt var pastāstīt tā kā tiem cilvēkiem, kuriem tas interesētu, kuri būtu tā mērķa auditorija un kā viņus tieši var izmantot. Jā, tā kā mēs fokusējamies netehniskajiem, principā kopumā tad es varu sasaistīt ar savu backstoriju. Mums pirmais starts bija par to, kad mēs veidojām uzņēmumu, rīku, teiksim tā, kur varēja uzglabāt promptus, jeb latviski sakot, instrukcijas, ko mēs ievadam jebkurā large language modelī. Un tā kā uz doto brīdi ir tā, ka cilvēki vēlas saņemt kaut kādu rezultātu no mākslīgā intelekta, ievedot dažus teikumus ar promptiem, ir diezgan bēdīgi, un cilvēki vairs nevēlas tos promptus īsti rakstīt lielos apjomos, un līdz ar to šis tirgus iet prom. Un nāk iekšā AI skills. Un principā AI skills tas ir fails, ko var augšu pielādēt mākslīgajā intelektā. Un šis fails ir veidots ar kāda cilvēka, balstoties kāda cilvēka knowledge base. Un viņš ir pievienojis gan references, gan frameworku, stratēģijas un tā tālāk. Principā, kad tu izmanto šo te failu, tu vari vienkāršā valodā rakstīt savam mākslīgajam intelektam, un viņš tevi sapratīs, un viņš veidos, attiecīgi tev pieņemsim SEO vai bildes vai video, vai vienkārši veiks kādus uzdevumus, vienkārši balstoties uz šo failu. Un tādu failu ir tiešām ļoti daudz, un tādā veidā mēs arī gribam. Protams, sanāk ilgi un grūti to izskaidrot latviešu valodā, bet jā. Tāda sanāk tiem, kas, teiksim, grib izmantot kādu AI chat modeli, un viņš, piemēram, viņam vai nav laika, vai nav to zināšanu, kā izveidot labu promptu, tad jūs tas produkts tehniski viņam palīdzēs. Jā, tas aizvieto, principā, promptus, jo viens no piemēriem, pieņemsim, izveidot infographics, lai postotu LinkedInā. Un tur ir diezgan sarežģīts process, lai to vispār uztaisītu, bet ar to ielādējot to skillu, pieņemsim, ieejot tajā pašā čatā, čats uzreiz piedāvā uzdot jautājumus. Viņš uzdod jautājumus, un lielam users vienkārši klikšķina iekšā, viņam pat lielākoties nav nekas jāraksta, un tad viņš saņem to outcomu dažu klikšķu attālumā. Ok. Teiksim, vai tu vari pastāstīt, kāds ir šobrīd uzņēmuma mērogs, cik, teiksim, jūs esat komandā cilvēki, cik jums ir apgrozījums, kas ir pats tā kā svarīgākais šajā šovā, un, teiksim, kādi ir jūs tie klienti arī? Jā, uz dotā brīdi mēs, principā, palaidām tikai MVP, tas ir minimal valuable product, un mēs palaidām 1,5 nedēļu atpakaļ. Es teiktu, ka mums rezultāts ir ļoti labs. Mums ir revenue jau gandrīz nedaudz pāri $700. Un, mēs sapratām, ka cilvēki ir gatavi par to arī maksāt. Un, tā kā mums ir monthly subscription, un cilvēki arī neatrakstās. Un, principā mums ir arī plus 200 kaut kur reģistrēti useri uz doto brīdi jau pa 1,5 nedēļu. Un mēs esam pašā sākumā. Jo mēs, principā, pivotējām no iepriekšējā produkta, kas bija prompt management rīks. Jā, es atceros, ka jums bija vairāki produkti. Varbūt tu vari pastāstīt to ceļu, kā jūs aizgājāt tieši līdz
esošajiem, kādi bija tie iepriekšējie, un kāpēc, teiksim, jūs nonācāt pie tā secinājuma, ka tagad būtu jāveido šīs? Jā, principā mēs sākām ar to prompt managementu. Mēs devām ļoti daudz bez maksas, kas bija ļoti nepareizi. Mums bija vairāk nekā 9000 reģistrāciju, bet revenue bija kaut kādi $300 mēnesī. Tikai tāpēc, ka mums tas, kā lai to pasaka, negriezti, bet Market caps? Nē, ne market caps, bet labi, principā, jā, tas pateikšu savādāk. Mēs devām cilvēkiem līdz 100 promptiem uzglabāt bez maksas, mēs devām bez maksas promptus, sagatavotus jau, un cilvēki pa lielam vairāk kā 100 promptus jau neviens īsti neglabā. Un līdz ar to, loģiski, ka cilvēki vienkārši izvēlējās to darīt bez maksas. Un jā, tad mēs testējām kopumā tirgu. Mans co-founders, viņš patestēja arī, viņš izveidoja tādu kā AI perks agregātoru, teiksim tā, viņš savāca visus datus visapkārt, kur varēja dabūt kaut kādas AI perkus bez maksas, un plus viņš pielika klāt instrukcijas, pēc tam mēs arī sākām partnership, piemēram, ar Eleven Labs, viņi mums iedeva savus bezmaksas kredītus, un vēl citiem uzņēmumiem Miro mums iedeva arī bezmaksas kredītus, un līdz ar to mēs sākām pārdot to. Un to mēs sākām darīt janvārī, un principā mums jau 2. mēnesī tas MRR tur bija 15-16 tūkstoši. Bet tas ir tāds not scalable, teiksim tā, produkts, jo tur mēs, piemēram, viņu arī tagad jau pārpivotējam, un mēs viņu tik ļoti labi uzaudzējām, un tur tik daudz cilvēku vēlas tos bezmaksas visus rīkus dabūt, kad, pieņemsim, mums ir vairāk kā 150 tūkstoši vizitoru mēnesī uz websaitu no SEO tikai. Un līdz ar to uz doto brīdi mēs piedāvājam startupiem jau citu package. Viens ir, protams, visa pieeja pie tiem perkiem, bet otrs, tā kā mums ir tik liels visibilities, mēs piedāvājam startupiem arī izmantot advertising pakalpojumu, nestandarta Google un tā tālāk, bet vienkārši mums ir newsletter ar 40,000 plus founderiem, kam mēs sūtam, plus mēs viņus liekam tajā perks listā, un plus mēs arī šērojam LinkedInā to visu. Un, ja kādam startupam ICP ir citi founderi, tad tas ir ļoti labs kanāls, kā iegūt vairāk klientus vai līdus. Un, jā, un tad mēs bišķiņ pārgājām uz šo produktu, un tad kaut kādā brīdī uzpeldēja AI skills, un mēs saprām, ka mums ir tik liels knowledge base jau no prompt managementa, jo plēlam apakšā jau tur prompti tāpatās iet tam skillam, ja? Un mums bija ko tālāk dot cilvēkiem, un tā mēs arī nonācām pie šī produkta. Ok, tāds sanāk kaut kāds tas ceļš un no vienu uz otru, un šis sanāk jau 3. laikam. Jā, mums būs vēl 2, bet jā, par to es īsti nezinu, ko vēl pateikt. Bet kopumā vispār startupiem tā ir problēma tieši tiem, kas darbojas AI nozarē. Viss notiek tik ātri, Claude izlaiž tik ātri visādas features, kad, taisīt viņiem wrapperi uz kaut kādu, uz Claude, nezinu, kādu piemēru pasaka, piemēram, atsevišķi SEO vai taisīt wrapperi, atsevišķi tur content creation, īstam nav jēgas, ja tu vari paņemt jebkuru skill, ko cilvēks tev ir uzrakstījis ar savu knowledge base, un to var izmantot tiešo Claude. Tāpēc ir ļoti riskanti veidot tādu sarežģītu kaut kādu produktu, ja tev pašam nav apakšā tā tehnoloģija. Un tāpēc ir tie vairāk produkti, un tad, principā, jā, mērķis ir sasniegt pēc 3 mēnešiem kaut kur, lai mums ir pa visiem 3 projektiem, piemēram, 30,000 MRR. Ok, tas ir ļoti labs mērķis. Kāpēc vispār tu uzsāki šo biznesu? Es domāju, tas ir tāds specifisks vispār produkts un tāds niche down. Kāda bija tā situācija, kāpēc vispār tajā iegāji? Kāds tavs pārdoms par to sākumu, vai, teiksim, tu būtu to darījis arī otrais? Jā, ja par prompt managementu runājot, tā nebija mana ideja, tā bija mana co-foundera ideja, un tur es tiešām nesapratu, ko es īsti līdz galam daru. Man tie paši prompti, protams, man bija tuvi, jo strādāju iepriekšējā uzņēmumā, kad tieši
ienāca ChatGPT, un tad tiešām tos promptus arī vajadzēja, un bija interesanti tos promptus glabāt. Un tā, bet tajā brīdī, kad mēs to palaidām, es īsti pat nesapratu, priekš kam cilvēkiem glabāt, jo īsti tos promptus tā baigi neviens neglabā. Nu, tā kā atkārtot, teiksim tā. Un, jā, tad mēs viņu vienkārši palaidām kā freemiumu beigās un savācām tos līdus, bet pieņemsim konkrēti par AI skills. Neskatoties to, ka skan tā kā kas mums bet tāpat tās ir jādara viss. Satura veidošana, LinkedIn posti, runāšana ar investoriem, pitchošana un tā tālāk. Un to visu var izdarīt, to pamatu sev ielikt caur tiem AI skills. Un tas man ļoti palīdz. Es sākumā pati meklēju visu kaut ko. Un tad es sastapos ar problēmu, ka lielākā daļa visas tie skills tevi ved uz GitHub. Un GitHubā, pirmkārt, man kā netehniskiem, es nedaudz saprotu GitHubu, bet tāpat tās ir sarežģīti, un tur nāk, pieņemsim, tas MD fails kā viens, un tad tu īsti nesaproti līdz galam, vai tev tur vēl kaut kas ir ielādē un tā. Un otra problēma, kad es pat ielādēju tos bezmaksas skillus, es viņu ieliku Claude, un es sāku saprast, ka man sāk Claude prasīt, lai es savienoju ar kaut kādu nepazīstamu, nezināmu API. Man tāds, nē, es negribu to darīt, savus datus atdot, un vispār tas nav saprotams, uz kurieni tas ved. Un tā bija otra lieta. Un trešā, pieņemsim, kur rādīja kaut kādus skillus, kas ir vairāk vizuāļiem, un nav jau nekāda preview, un tu īsti pat nesaproti, pieņemsim, UI dizains kaut kāds. Un, ja tu īsti neredzi, kas tur ir apakšā, tad tev ir jātestē, bet katrs tests aizņēma man kaut kādu pusstundu līdz stundai, jo Claude vairs neģenerē ļoti ātri visas tos izvadu materiālus. Jā, un principā, šis vibe skills, jā, tā bija viena no manām idejām, un es pats sastapos vienkārši ar grūtībām. Un tie skills, viņi šobrīd būs ar vien populārāki. Šobrīd var viņus izmantot Claude, Manus AI, Hixfield un Groks tagad arī anoncēja, kad tur arī varēs tos skills izmantot, un tas būs ļoti ērti vienkārši. Tas darbs daudz ātrāk bīdīsies uz priekšu. Un tā tad būs tā iespēja tā kā daudz efektīvāk un tehniski ātrāk tā kā strādāt. Pirmkārt, jā, un otrkārt, tu pērc uzreiz kāda cilvēka knowledge base. Ja, piemēram, ir kāds eksperts, teiksim tā, video promptu ģenerēšanā, tu lejupielādēji AI skills, kas ir par šo topiku, un tu vienkārši vai Claude var iemest piemēru vai dažus vārdus par savu uzņēmumu, viņš tev izmetīs tādu promptu uzreiz uzģenerēs, un tev nav jāmeklē, kur pārvadīt savu uzņēmumu datus un tā tālāk. Tas ļoti ērti. Īstenībā ļoti noderīgi, ja es pats ar to saskaros, teiksim, ar Claude AI, kad ir kaut kas jāuzģenerē, vai, piemēram, kaut kāds temats, kur mēs vēl kaut ko nezinām, bet gribam iztestēt, piemēram, kaut kādu jaunu virzienu. Tad, sākumā jāizdomā, ko tu vispār tā kā rakstīsi, kā tu veidosi, bet jūs tas risinājums jau ir pieejams, ka nav tā kā jātērēt laiks. Jā, es arī tagad skatījos analītiku ļoti daudz, un es saprotu, skatos vienkārši, ko cilvēki meklē, kādus, jo tā kā mēs palaidām MVP, mēs palaidām tur tikai kaut kāds 200 skills un vairāk uz tādiem, teiksim, mārketingu tendētus. Bet, attiecīgi, tā kā mēs palaidām par vibe skills tajos perkos, kad ir tāds produkts, tā kā jūs tur varat atlaidi pat dabūt un varat lejupielādēt tos skills, tur ļoti daudz founderi atnāca. Un līdz ar to viņu meklētājā bija YC pārsvarā vai Combinator. Līdz ar to mēs izveidojām ļoti daudz tos skillus tieši balstoties Y Combinator, tas frameworks, kā veidot to pitch decku pareizi, tad atraktīvu pitch deck, tad kā iziet interviju un tā tālāk. Un tad mēs arī sapratām, ka cilvēki arī sāka pirkt uzreiz, jo ļoti daudz ir jāskatās analītika, lai tiešām tu varētu saprast, kam un ko tu pārdod. Un lai tiešām tā conversion notiktu. Tā kā. Jā. Ko tu darīji, teiksim, pirms uzņēmuma uzsākšanas? Kāds vispār tavs backgrounds ir? Jā, mans backgrounds principā tāds stabilais ir human resources. Pārsvarā tā bija rekrutēšana. Bet pirms aiziešanas no darba es sāku arī ar social media darboties. Pati veidoju saturu. Vairāk tas bija tāds beauty, lifestyle saturs. Bet man patika arī tur filmēt un visu kaut ko darīt. Man vienmēr bija arī tā motivācija, neskatoties to, ka man bija 9 to 5 pilna laika darba laiks kā rekruteram.
Es tāpatās paralēli vēl filmēju saturu gan sev, gan arī es atradu vēl sadarbību filmēt Vitamina Val grupai. Noteikti jūs zināt, Barbels, Noko un tā tālāk. Un, jā, principā es biju ļoti daudz nodarbināta un, principā, kā es turpinu tagad arī strādāt bez brīvdienām, tā es arī tajā periodā strādāju gandrīz bez brīvdienām. Jā, tas ir laikam tāda lieta, ko parastais cilvēks, kas nav uzņēmējs, viņi varbūt neizprot. Visiem parasti vajag vismaz tās 2 brīvdienas nedēļā. Un sanāk, ka tu pilnībā nevienu sestdienu, ne svētdienu tā kā neņem tā kā brīvu. Principā, tā kā pilnu īsti nē. Es atļāvos martā, kad man bija dzimšanas diena, paņemt 2 dienas brīvas, kad mēs tur lidojām uz Spāniju. Bet tā principā nē. Tāpat tās ir kaut kādi uzdevumi, rutīnas, tur tas pats, tāpat ir LinkedIn postošana, LinkedIn komentēšana. Un to īsti it kā var automatizēt, bet tur ir citreiz, ka tie topiki mainās, tev principā ātrāk pašam nekā mainīt tos uzstādījumus, aģentāt vienkārši aiziet pats un to izdarīt. Un plus ir tā komunikācija Slack visu laiku. Mums ir arī investors, jā, es neatbildēju par komandu, principā mēs esam 2 co-founderi, mums ir Eņģelis ar savu komandu, un mums ir arī mārketinga speciāliste no Indijas. Un jā, tā kā mums tā komanda arī ir izaugusi, tā komunikācija tāpat notiek non-stop, principā. Un tad tā vienkārši paņemt atpūsties, pagaidām īsti nesanāk. Kā tev liekas, teiksim, ja tu salīdzini to 9 to 5, ka tev varbūt bija tās brīvdienas, vai tagad tev ir vieglāk, vai ir grūtāk, un vispār vai tas tā kā nesanāk kaut kādu izdegšanu, ka tu neņem to brīvo? Man nav izdegšanas. Man arī, kad bija 9 to 5, man īsti nebija izdegšanas, jo man iekšā vienmēr bijis tā, ka es esmu gribējis kaut kādu uzņēmumu veidot, tāpēc arī ņēmu tos visus side hustle, content creation. Es nezinu, pēdējo 5 gadu laikā laikam tā īsti brīvdiena nav bijis. Un, ja man vienmēr ir gribējis nopelnīt vairāk, iemācīties kaut ko vairāk, es vispār izmācījos finanses pa lielam un finanšu jomā. Man īsti nekad nav sanācis strādāt, es gāju uz HR, tad satura veidošanu, uz mārketinga stratēģiju nedaudz vairāk, jo novirziens gāja. Un vienmēr tā mācīšanās, pusējai, protams, to es aizmirsu pieminēt. Un, jā, es pat īstenībā, kad sāku strādāt, pirms sāku strādāt Intexis uzņēmumā, kā IT recruiters. Mana pieredze iepriekš bija vairāk tā kā būvniecības uzņēmumos, arī tā paša rekrutēšana un tā tālāk. Bet es nezināju, kā īsti pareizi tur rekrutēt un tā priekš IT. Un es atceros, es nedēļu vai 2 pat pirms. Es reāli gāju YouTube un skatījos tutoriālus visādus brīvdienas, jo man iepriekšējais darbs paralēli mainījās jau ar jauno. Man nebija nedēļa atpūta vai kaut kā tā. Un es tiešām, ja es reāli vakaros un brīvdienās mācījos, es gāju pat jau pirms es sāku strādāt uz LinkedIn, sāku aicināt cilvēkus atbilstoši tam pozīcijām, kas man būs jārekrutē. Jā, tā kā man nekad nav bijis laikam tā sajūta, ka ir cilvēki, kas atnāk uz darbu, un viņiem ir tās robežas, teiksim tā, es atnāku 9, es 5, viss. Esmu, viss es eju mājās, es beidzu darbu. Man tā nekad nav bijis. Man kaut kāds vienmēr bijis overtime un tā tālāk. Un, jā, principā, tāpēc es laikam vienmēr ļoti atbildīgi arī izturējos pret employer, darba devēja asetiem un visu pārējo, kad man nekad nebija tāda vienaldzība, es izdaru un kā būs, tā būs. Es vienmēr padomāju par to, kādas sekas būs, ja es to pirms neizdarīšu. Jā, man liekas, tas ir viena tā kvalitāte svarīga, ka ir tā atbildības sajūta. Otrs par tām brīvdienām es pilnībā saprotu, jo, teiksim, mans pēdējais pusgads arī ir līdzīgi. Es mēģinu kaut kādu 1 dienu paņemt, bet ir saprotams, ka, ja tu paņem vairāk brīvdienas, tu mazāk izdari. Un atkal iekavējas kaut kas, kādam ir kaut kāda atbilde nepieciešama, kaut kāds projekts pabeigts. Tas tā kā neiet kopā ar to uzņēmēja garu, es pat teiktu. Jā, tīpaši tagad viss notiek tik ātri, un tu īsti nevari atļauties nedarīt kaut ko, tāpēc, kad kamēr tu atpūties, tev konkurenti dara. Tā tas ir, tas izklausās varbūt klišejiski, bet tā patiešām ir. Un tīpaši, ja tu, pieņemsim, zini kādu konkurentu, kas
aptuveni ir tikpat daudz izaudzis kā tu un virzās uz to pašu mērķi, nu, tad tas ir 100%. Tev ir jāiet, jādara. Bet nu, vienīgais, ko es personīgi daru, es eju uz zāli, es eju no rīta, vakarā pastaigāties daudz, nu, es atpūtinu savu nervu sistēmu jebkurā gadījumā, un es guļu 8 stundas. Man ir jāguļ kā minimums 8-9 stundas, jo, ja es neizguļos, tad miegs tas ir pat laikam vairāk priekš manis noteicošais nekā brīvdienas. Tāpēc, ja es, piemēram, naktī nepaguļu 8 stundas, tad es vienalga pa dienu paņemšu powernapu un aiziešu pusstundu pagulēt. Un tad līdz ar to tāpēc varu strādāt, piemēram, nevis tur 8 stundas, bet 10-12 pa dienu. Nu jā, tas ir svarīgi to tā kā balansēt, jo, ja tev nav tā laika tā kā sev pilnībā, tad nu, tā izdegšana tomēr ir iespējama. Bet jā, tas powernaps, par ko tu minēji, es arī kaut kādu laiku to piekopu, kas vienkārši nostrādāju no rīta, kaut kur 2-3 arī tādu pusstundu pagulu, un tad vienkārši arī var tālāk tā kā strādāt. Jā. Tas tāds interesants arī punkts. Ja mēs runājam vairāk par tādu personīgu dzīvi, gan jau tev ir ģimene un radinieki, Nu, jā. kā jau visiem, ko viņi tā kā domā par tavu biznesu pašlaik, un vai viņi tā kā vispār saprot, tā kā ar ko tu nodarbojies? Man tuvākie ģimenes locekļi atbalsta noteikti, tur mamma un tā. Bet par pārējiem man ir 3 tā kā tuvas tiešām draudzenes, ar kurām es komunicēju, un viņas atbalsta jau pārējie. Es īsti pat nesanāk laika beigi komunicēt, ja godīgi. Tāpēc, principā, par tādām negācijām, es nezinu, viņas ir kaut kur ārpus mana dzirdes loka. Es īsti par viņām nezinu, bet man laikam arī tas beigi neinteresē. Jo man ir savs mērķis un, nu, teiksim tā, cilvēkiem nav jādzīvo visiem vienādas dzīves, un katram iekšā ir kaut kas savs. Kādam ir uzņēmējdarbība, kādam ir ģimene, un tas ir ok. Tā kā kādam varbūt tas base minimum ir, nezinu, tur pelnīt, pieņemsim, 900 eiro mēnesī, un tas ir ok, ja cilvēks ir apmierināts. Tāpēc, jā, es piekrītu, tā kā pa lielam manā situācijā tie cilvēki, kas kaut kā negatīvi ir bijuši par to, ko es tā kā daru uzņēmumu, nu, vienkārši ar viņiem nekontaktējos, un tas arī viss tā kā viņiem ir savs virziens, un man ir savs tā kā. Manā gadījumā, kā mārketinga aģentūras vadītājiem, man ģimene varbūt īsti neizprot to mārketingu, tā kā vecā gadgājuma cilvēki, viņiem nav tā saprašana par to. Tā ir interesanta niša līdz to, kad tu stāst par savu, es tā kā saprotu, teikt uz 80%, par ko tu runā, bet tomēr, tā kā pirmoreiz dzirdot par produktu, nu, jāiedziļinās. Jā, nu es arī godīgi neizskaidroju tā ļoti precīzi. Es tur galvā domāju no angļu valodas, kā tur pārtulkot un tā tālāk. Bet pieņemsim, ja runājam par ģimenes locekļiem, mana mamma ir skolotāja ķīmijā, bioloģijā, un viņa manas zināšanas ļoti veiksmīgi izmanto prezentāciju izveidēm, researcham, pieņemsim, atrast interesantu kontentu, saturu. Angļu valodā, un pēc tam tulkot uz latviešu valodu. Tas ir, viņa prezentācijas tiešām ir interesantas, jo, nu, tā kā man ir visi rīkiem, principā lielākajai daļai visiem ir subscriptions, tad es arī palīdzu, bet viņa arī pati diezgan daudz izmanto un dažreiz pārbauda, vai studenti, bet skolēni, pieņemsim, ir izmantojuši pakluso ar telefonu, un to jau uzreiz var redzēt. Jā, tāpēc... Jā, neskatoties to, ka mamma ir skolotāja, bet viņa tiešām izmanto, tāpēc, laikam, viņai baigi jautājumu par to nav. Jā, tas ir interesanti, ka arī cilvēks, kas nav, teiksim, tajā IT jomā, ka viņš var to lietot tam produktam, tā kā ir diezgan liels potenciāls arī parastajam ikdienas cilvēkam. Jā, tāpēc, ka tos skillus jau ir uzrakstīti jebkam. Vienkārši jāieliek savus knowledge base. Jebkuram tematam to var uzrakstīt. Piemēram, es vēl tagad arī gribu uzrakstīt. Es kādreiz arī fitnesa trenera kursus pabeigusi, bet es nekad tur tajā jomā īsti nestrādāju. Tās bija vairāk zināšanas priekš manis. Un man ir tās zināšanas un frameworks priekš sevis, kā tur, pieņemsim, višķi notievēt un tā. Tāpēc es arī rakstīšu priekš sevis to skillu. Un tas būs ļoti viegli arī to gan uzturu, visu... Vienkārši ielikt tās savas zināšanas, un gan jau pēc tam marketplace'ā būs vēl ko ielikt. Jā, tas arī ir interesanti, vai teikt, ir kaut kādas zināšanas, teiksim, ko nevarētu tā kā ielikt kā skillu un izmantot?
teiksim, kaut kāds specifisks temats. Nē, principā visu var ielikt apakšā. Vienkārši teorijas līmenī, tā kā fiziski, nezinu, ja darāms darbs, tad jau droši vien, ka nē. Bet teorijas līmenī jā, plus agentic workflow var ielikt. Darbības arī, bet tās, kas ir atkarīgs no mākslīgā intelekta. Jā, okay. Kā tu, teiksim, kad uzsāktu uzņēmumu, kā izskatījās vispār tavu ikdienu? Tā kā saka, tev nav to brīvdienu, varbūt arī pastāstīt, cik mēs saprotam, ka tev 8 stundu miegs un stundu dienas, bet kā, teiksim, ko tu dari ikdienā, vai to visu ieplāno, kā teici, tev ir diezgan daudz tie uzdevumi uzņēmumā, ja jūs praktiski 2 cilvēki ar investoru un 1 mārketinga. Teiksim, man ir 5 cilvēku komanda, man jau, teiksim, par daudz bieži vien liekas tas, ko es daru tā kā ikdienā. Varbūt varu vienkārši plašāk pastāstīt. Jā, pirms tādus manuālus darbus mēs automatizējam. Tā kā founders ir ļoti labs tehniskais cilvēks, viņš to visu automatizāciju ir uztaisījis. Bet ikdienā, principā, tas ir atkarīgs no kaut kādas fāzes. Pieņemsim, tagad man uzdevumi ir tos skills veidot, tehniski es viņus arī veidoju, ne tikai ko founders. Saturu filmēt, ģenerēt ar AI. Mēs tagad arī taisīsim to ģenerāciju caur AI, jo, principā, visi tie avatari, un tas ir daudz ātrāk nekā pašam tev ierakstīt sevi, pieņemsim. Kas vēl? Visas atskaites investoriem ir reizi nedēļā noteikti pirmdiena sākas ar to gatavošanās dažādām nevis prezentācijām, bet konferencēm. Tas aizņem daudz laika, tev visi kontakti ir jāizpēta, tev jāvāc līdi. Principā, tādu 1 nedēļas ir grūti pateikt, jo tev uzdevumi visu laiku mainās. Principā, jā, es esmu vairāk atbildīga par mārketingu un finansēm. Pieņemsim, iepriekšējā mēnesī daudz laika paņēma sagatavoties LIA grantu saņemšanai. Tāda dokumentācija, prezentācijas un tā tālāk. Daudz ir darba kopumā. Okay. Ja runājam tieši par LIA grantiem, varbūt var pastāstīt par kādām startup tieši programmām, kas būtu noderīgas un ko paši esat tā kā arī izmantojuši. Jā, noteikti visiem Latvijā ir jādraudzējas ar LIA, ja vēlas dibināt jaunu uzņēmumu, jo tur ir ļoti labas programmas. Viena no tām ir pat cilvēkiem, kas nāk tikai ar biznesa ideju vai domām par biznesa ideju. Reizi gadā notiek biznesa ideju kauss. Mēs arī piedalījāmies 1 gadu, laikam 2 gadi atpakaļ. Mēs tajā finālā tikām, bet mēs laikam top 15 palikām no 300 cilvēkiem. Bet tur ir iespēja, pieņemsim uzreiz, ja tu tiec pirmajā vietā, tur ir iespēja pirmkārt iegūt balvu. Man šķiet, tas bija 10,000. Un otrkārt, tev ir mentorings visu laiku. Tev ir ar ekspertiem, viņi tev palīdz sagatavot prezentāciju, saprast, kur virzīties, novalidēt ideju un tā tālāk. Tas ir viens, kas ir ļoti, teiksim tā, var ļoti palīdzēt jaunu uzņēmumam. Otrs, LIA var jau vērsties ar grantiem, kad jau ir kaut kāds ieņēmums vai biznesa jau ir noreģistrēts un kad sākas jau kaut kādi procesi iekšējie. Un, ja uzņēmums ir scalable, ka viņš var aiziet citā tirgu, pirmkārt var eksporta līgumu noslēgt. Tas ir tā, ka var doties tirdzniecības misijās kopā ar LIA pie Latvijas stenda. Mēs tikko bijām Vīnē. Un tur arī palīdz sakonektēt ar tā reģiona investoriem, potenciāliem klientiem, plus arī palīdz biļetes nosegt. Tam konferencē pašai. Un tad, protams, ir granti. Bet granti jau arī atkarīgi no tā, kurā jomā ir jaunu uzņēmums. Ir algām grants, pieņemsim, ir vairāk nevis tehniskajiem, bet tie, kas, pieņemsim, uz veselības jomu, tāda zinātne, tā būs precīzāk. Jā, tur noteikti ir vērts pat sazvanīties ar LIA, pajautāt, kādas ir iespējas. Plus vēl ir pirmsinkubācija, inkubācija, tur ir ļoti dažādi aspekti. Bet Latvijā tiešām ļoti daudz var dabūt arī atbalstu no Latvijas kā valsts, un tas noteikti ir jāizmanto. Jo jaunu uzņēmumu tiešām grūti izdzīvot.
Un vēl Latvijā, ko es vēl varētu noteikti ieteikt, mēs piedalījāmies Baltika Impact akceleratorā, bet es neesmu pārliecināta, viņš būs šogad. Mēs pagājušajā gadā bijām kā 3. kohorts. Un tur bija 4000 investīcija uzņēmēji darbībai. Nu, uzņēmumam, teiksim tā, bija 4000 apmācībām ar ekspertiem, arī pičošana, fundraising un tā tālāk. Tur arī one-on-one izvēlēties dažādas tos mentorshipu. Un otrs 4000 bija iedoti marketing expansion. To varēja izmantot, lai brauktu uz konferencēm vai, pieņemsim, apmaksāt reklāmu, nu, tieši lai virzītos ārzemju tirgu. Un, pieņemsim, labākais bija tas, ka startējot šajā inkubatorā, bet akceleratorā, nav jādod equity uzņēmuma. Principā, jā, tas ir valsts finansēts. Un trešā lieta, kas noteikti var noderēt cilvēkiem, kas vēlas izveidot jaunu uzņēmumu, iestāties Startup House pre-akceleratorā. Tur arī ir valsts apmaksāts pasākums. Un, jā, tur var startēt ar vienkārši ar ideju, bet tur iet cauri viss cikls no idejas validācijas līdz investoru meklēšanai, jo tur tas pasākums jau notiek pusgada garumā. Un nu, tā no savas kabatas īsti nekas nav jāmaksā. Interesanti, tāda daudz programmu. Jāsāk domāt, ar kuru pirmo sākt īstenībā. Nē, tiešām tur man, pieņemsim, bija tas ļoti vērtīgi, jo mēs sākām tā, ka mēs vispār nezinām, ko mēs darām. Būsim reāli, mēs izdarījām tik daudz kļūdas, kuras mēs principā varējām nedarīt. Un tās nemaksāt mums iespējams tik daudz finanšu līdzekļu, kā tas maksāja. Bet, protams, no savām kļūdām mācies, bet, ja ir iespēja, es vienkārši nezināju par tādām programmām iepriekš. Tā kā, ja ir iespēja, tad noteikti ir jāpiedalās. Nē, tas ir ļoti noderīgi. Tā kā, kāpēc gan neizmantot tādu atbalstu, ja viņš ir pieejams, tas attīsta kā valsts ekonomika arī. Ja runājam tieši par kļūdām, kāda varbūt bija tā pati lielākā, kas tā kā tajā uzņēmuma vēsturē ir bijusi? Jā, pirmkārt domāt, ka tu vari pārdot vienu produktu visiem. Paiesim atpakaļ uz to prompt management, kad to vajag visiem, un tad beigās tev investors, kurš prasa, kāds ir tavs ICP, Ideal Customer Profile, un tu īsti nezini pat, ko pateikt. Cilvēks, kam vajag promptus, bet tas īsti tā nav. Un tāpēc ir tas jānovalidē, jākrāj dati, jāskatās nenormāli daudz analītika, ko mēs arī īsti nedarījām. Un, jā, tas bija otrs. Un laikam trešais, tas, ka, ja tu vēl nezini savu ICP, tad nevajag īsti tērēt naudu reklāmai, jo ne jau reklāmas devējs ir atbildīgs par to, bet tev ir jāzina, kam tu gribi dot. Un nav vērts, principā, tērēt budžetu uz to, kamēr tu īsti nezini, kam tu gribi pārdot. Jā, laikam tie ir tādi divi, jo vispār mana atziņa kopumā ir tāda, kad šobrīd, tieši šodien, ja mēs par to runājam, kad jebkurš var izveidot produktu, bet problēma vienmēr ir market fit un go-to-market execution. Kad tu nezini, kam tu pārdot, kā tu pārdot, kad sāc no nulles, ir tiešām grūti sasniegt konkrētu cilvēku grupu un to apjomu, lai tev nāk tā nauda arī tavā uzņēmumā iekšā. Jo produkti ir ļoti daudz, visādi interesanti, bet ja nav tā mārketinga apakšā, FOMO un tā tālāk, tad īsti pat nesaprot, priekš kam tas ir jāpērk, ir tas pats ChatGPT, Claude un tā tālāk. Čau, kamēr Rihards runā ar viesi, es gribēju atgādināt par to, ka tev ir iespēja pieteikties Ahead Media bezmaksas Google Ads konta auditam un konsultācijai. Linku tu vari atrast video aprakstā, un tagad atpakaļ pie epizodes. Jā, svarīgi ir zināt, kas ir tas cilvēks, ja vidējais cilvēks, kas tā kā lietos to produktu, kam viņš tā kā reāli būs noderīgs. Man liekas, mūsdienās jau uzsākt uzņēmumu nav grūti, pat uzražot produktu ar visu pieejamo Polijas, Ķīnas tirgu, kur ražošana ir nenormālos apjomos. To arī var uztaisīt. Viss AI tagad ir attīstīts. Tu vari, nav kā 10 gadu atpakaļ, kad tu gribēji aplikāciju izstrādāt, tad tev apmēram tāda 50,000. Vispār ne. Tagad tas ir vienkārši līdz 20 eiro subscriptions un tehniski tu viņu izveido savu aplikāciju, palaidi, viss ir pieejams online.
tikai jautājums, kurš tā kā viņu pirks, un tā kā tas ir tā svarīgākā daļa tagad. Jā, jo tiešām tas pats Lovable, labi, tagad Claude ir aizgājis super viral. Protams, tur 20 eiro nepietiek. Mēs ņemam to max subscription, kas ir 200 eiro mēnesī. Bet vēl ir tas aspekts, ka tu vari jebkuru mājaslapu šobrīd nokopēt. Ja mēs uztaisījām arī to mājaslapu, mums arī kaut kas ir nokopējis un gandrīz tā kā viens vienā. Pilnībā. Tikai tas, ka mēs paskatāmies, ka cilvēkam mums ir 150,000 $1, viņam tur ir 1000 mēnesī. Līdz ar to viņam atkal nav tā execution. Jā. Ja runājam par tiem konkurentiem, tā kā jūsu tieši tam produktam risinājumu ir daudz konkurentu, vai, teiksim, jūs tādi vienīgie tirgu? Protams, mēs neesam vienīgie. Tas ir nereāli būt tagad vienīgajiem vispār kaut kur. Bet mums pārsvarā konkurenti ir šobrīd tehniski, tie, kas ir tendēti uz tehniskiem cilvēkiem. Daudz arī kaut ko arī dod bez maksas, bet tur atkal ir tie riski, pieņemsim. Tā kā, kad var dabūt vīrusus un tā tālāk. Bet, bet vispār es teikšu godīgi, labāk, lai tev ir konkurenti, jo tu vari no viņiem vienmēr nokopēt viņu go-to-market stratēģiju un mācīties un darīt un virzīties tieši tāpat kā viņi. Jo, ja iet tirgu, kur vispār nav konkurence, tad atkal jautājums, vai vispār tas ir kādam vajadzīgs pirmkārt, un otrkārt, vai tu pats zināsi, kā to attīstīt tālāk. Arī labs punkts. Teiksim, konkurence attīsta to tehniski izaugsmi, varētu teikt tādā ziņā. Ja nebūtu konkurenti, tad jau tu pa lielam uztais produktu vai pakalpojumu, tu atslābes un tev neinteresē ne kvalitāte, ne izpildes ātrums, ne tā noderība. Man liekas, ļoti labi šis. Nē, konkurence ir laba lieta. Protams, veselīga konkurence. Jā, jums ir kāds konkurents, kas, teiksim, ir tāds izteiktākais vai kaut ko darījuši tā kā pret jūsu uzņēmumu vai kaut kā tā? Mēs pusotru nedēļu atpakaļ tikai palaidām, tāpēc pagaidām īsti nē. Mums pa pusotru nedēļu tas visibilities ir 1500, laikam, website visits. Tas jau sāksies vairāk, tad, kad tas visibilities būs lielāks. Okay. Iepriekšējiem tiem produktiem vai ir bijis kaut kāds varbūt tāds spilgtākais piemērs? Nē, īsti laikam nav bijušas problēmas tādā ziņā. Okay. Kā jau katram, man liekas, uzņēmējiem, es teiktu, varbūt ne katram, bet bieži ir tas varbūt moments, kad visu gribās mest pie malas, vai tev tāds moments arī ir bijis tā kā vienā no šiem produktiem vai veidojot kādu no tiem? Man noteikti tā bija ar pirmo produktu, tāpēc, ka mēs devām visu bez maksas, un mums jau uz to brīdi, principā, it kā mums ir liekas, priekš kā mēs to darījām, bet tad no otras puses mēs tā produkta dēļ mums pieteicās uz eņģeļu investors, kas ar mums ir vēl joprojām, un palīdz arī attīstīties un tā tālāk. Viņam patīk arī ar mums strādāt. Un otrs, ka tu neredzi finansiālo pusi, ka tev nenāk iekšā nauda, tad tas īstenībā ir ļoti demotivējoši, jo uzņēmēja darbībā jebkurā gadījumā nauda motivē. Jo, ja tu dari, tu tā kā dod bez maksas, un tad vēl pie tam vēl tiem pašiem investoriem tur nepatīk, ka tev tur viss bez maksas un tā tālāk, un tā spriedze ir tik liela, un tāpēc, mēs izvēlējāmies. Un pirmkārt, tas temats vairs nebija tik aktuāls, un otrkārt, kad tomēr gribas naudu arī pelnīt. Nauda ir pats labākais moments biznesā, kad viņi ienāk kontā, tam es pilnībā piekrītu. Tas ir dienas highlights. Bet man bija kaut kad decembrī, man liekas, kad mēs braucām uz to konferenci uz Slash, nevis Norvēģijā, bet šajā te Somijā, Helsinkos. Un es gāju runāt ar tiem cilvēkiem, un es saprotu to feedbacku, kad neviens īsti tos promptus neizmanto. Un tas man bija tāda doma vienā brīdī, tā kā, ko šeit vispār daru? Un priekš kam mēs to vispār daram? Bet tāpēc ir brīžiem ir kaut kādas tās pauzes jāpaņem, vienkārši apdomāties, to pašu brainstormu uztaisīt. Un visu laiku ir jāpēta tirgus, visu laiku ir jāpēta trendi.
topiki, kas nāk ārā, tīpaši, ja jūs veidojat uzņēmumu kā AI sektorā, tad ir katru dienu ir jālasa tās ziņas un jāskatās. Un šobrīd founderiem tik tiešām ir jāprot ļoti ātri pivotēt. Visdrīzāk šajā brīdī, ja tu veido startupu kaut kādu konkrētu, tu nevarēsi to pašu produktu pēc 5 gadiem turpināt pārdot. Tev būs jāpivotē. Jo viss tik ļoti ātri mainās, kad ir tiešām ļoti ātram jābūt. Un ļoti daudz informācijas ir jāuzņem. Okay. Kā jūs, teiksim, pašlaik piesaistat tos klientus? Kādi jums ir tie pārdošanas kanāli, mārketingā, varbūt kaut kādi konkrēti? Jā, tā kā mēs to iepriekšējo, pirmkārt, tas Snipicēja mums ir gandrīz 10,000 newsletters un perkiem ir gandrīz 40,000. Tad mēs pagaidām patestējām priekš MVP no turienes, jo mums tas neko nemaksā, bet visibilities ir liels. Un tagad mēs turpināsim ar social media darboties, un LinkedIn mums ir. Tie ir tādi galvenie kanāli, kas mums strādā, jo paid ads vislabāk mums ir strādājuši. Mēs esam testējuši uz LinkedIn, bet arī nevis kā promotion taisīt, bet pieņemsim uztaisīt labu postu un viņu boostingu uztaisīt. Un tad cilvēki tāpat, kuriem tas topiks ir interesants, viņi atnāks un paskatīsies. Okay. Un SEO, protams. Yeah. Jā, jo mēs, es aizmirstu to pastāstīt, mēs arī izmantojam 3 skillus priekš SEO. Mums tam perkiem ir pa 4 mēnešiem 17 miljoni search impressions. Tā kā, jā, pirms Vibe Skills pa pusotru nedēļu mēs jau pieslēdzām, mums ir 100 kliki jau. Un tas ir priekš mazo uzņēmumu, tas ir ļoti daudz. Jo, kāpēc mēs arī nonācām pie šiem skilliem, atkal uz savām kļūdām. Mēs samaksājām savu aģentūrai priekš Snipicējai 3,000 mēnesī. Un viņi veido visus tos backlinkus un tā tālāk. Bet, pirmais rezultāts ļoti, ļoti minimāls. Pirmkārt, jo prompt managements bija diezgan tāds karsts topiks tajā brīdī, un tur varēja diezgan to trafiku uzdzīt. Un, mums pirmais rezultāts bija pēc, laikam, pusotra mēneša, un tur bija tiešām tik minimāli. Bet tu jau esi samaksājis principā 6,000, bet tie bija dolāri, nevis eiro. Un, tie ir 6,000, bet tagad, mēs paši to daram. Un tādā ziņā var ļoti daudz iekonomēt naudu un, principā, arī saņemt naudu. Okay. Jums ir kaut kāds, teiksim, procentāls no, varbūt tagad jauniem projektiem jau nepateiks tā, bet iepriekš kaut kāds procents no tā kā apgrozījuma, ko jūs investējat noteikti mārketingā. Mēs mārketingā investējam, laikam, kaut kādi 30% varētu būt. Jā. Jo baigi daudz mēs pagaidām nē, tāpēc, ka mēs tās tendences skatāmies, jo diezgan daudz ar organiku var dabūt. Jo organiski tie, kas tevi meklē, viņi tiešām tevi meklē. Un viņi visvairāk tie arī ir cilvēki, kas tiešām pērk kaut ko no tevīm pēc tam. Okay. Tad jau 30% īsumā, man liekas, tas ir tāds baigi augsts, nemaz virs tā standarta. Parasti tas vidējais 5 līdz 10% uzņēmumu. Jā, bet es to rēķinu arī, ka mums ir mārketinga, meitene, algai un tā tālāk. Mums jau tas budžets nav tik liels šobrīd, kad plus izmaksas tur konferencēm un tā tālāk. Jā, okay. Kura biznesa daļa tev vismazāk patīk? Tā kā, ko tu, teiksim, negribētu darīt? Man, piemēram, tas ir nepatīk grāmatvedības, visus invoices vākt. Jā, tas man arī nepatīk, noteikti. Bet man nav baigi daudz pagaidām tie invoices. Nav tāds nenormālākais apjoms, kad plus vēl no Stripe tur diezgan ērti tur visu var sadarīt. Bet kas man nepatīk, ir noteikti iet publiski uzstāties. Man laikam, es pat neteiktu, ka man patīk, bet man ir tas social anxiety vienmēr, kas man tas stress viss jāpārvar. Un otra lieta, kas man nepatīk, ir zvanīt un pārdot. Un es nezinu, kāpēc, bet tas ir sarežģīti, bet tāpatās to tas ir jādara. Jo tu kā founders to var izdarīt vislabāk. Jā, man ir līdzīgi. Man to publisko runāšanu arī. Tā kā, tas vismazākais, ko es gribētu darīt, bet man liekas, tā kā tu saki, tas ir ļoti noderīgs skills, kas ir nepieciešams. Es tagad
to efektīvo komunikācijas tā kā kursu pie vadītāja skolā. Man tas tā kā ļoti palīdz. Es teiktu, pirmkārt, jūs pats jūtos mierīgāks. Tā kā kādi klienti, ar kuriem ir bijis vienmēr, ka tu tā kā streso ar viņiem runāt, tagad jau liekas tik ērti un mierīgi. Tev varbūt ir kaut kādi ieteikumi cilvēkiem, kas skatās, tā kā, kā to pārkāpt to robežu, kā tu vari to izdarīt. Jā, principā, vislabākais, protams, ir tas, ka tu ej un dari visu laiku. Bet pičošanai tas nav īsti iespējams, jo uz konferencēm tu nebraukā katru dienu, uz pasākumiem es arī neeju katru dienu. Un līdz ar to tas moments, teiksim, tā no pēdējās reizes, kad tu to esi darījis, ir diezgan liels. Un tāpat tas viss anxiety uzdanās. Un ko es daru? Man strādā tā, ka es kārtīgi iemācos to savas prezentācijas frameworku. Es 4 dienas kaut kur viņu mācos parasti. Un vēl īstenībā es biju izveidojusi AI avataru, tā kā real time. Viņš tevi ne tikai dzird, bet viņš tevi arī skatās, un viņš tevi redz. Un tad ir tā sajūta, kad uz tevi kāds skatās, un tad jau, tagad tu sāc nomierināties. Man parasti ir tā, ka uz mani skatās tā publika, un pirmais tas vilnis, kas man pilnīgi šeit kaut kur uzkāp. Un tad, kad es jau stāstu, tad jau man sāk, tā kā nomierināties. Bet ar to avataru tā bija baigi labā ideja. Tas bišķiņ arī tā kā liek to izjust jau to spriedzi nedaudz. It kā tu saproti, ka tas ir AI, vienkārši ekrāns, bet tu tai pašā laikā zini, ka viņš tevi vērtē. Laikam tā problēma ir tajā, ka tu domā, ka tevi vērtēs kāds, un tad tas stresu visvairāk tā kā uzdzen. Un jā, es uztaisīju to pičošanas avatāru. Viņš man pēc pičošanas, pirmkārt, viņš noklausās, tad viņš tev sāk uzdot jautājumus, tā kā real time. Un pēc visa šīs testēšanas viņš arī tev atsūta feedbacku, kas bija labi, kas bija slikti. Kā tu tur varbūt kustējies ne tā un stāstīji ne tā. Un, tas arī īstenībā ir tāds diezgan realistisks feedbacks, ja tev tiešām nav vietas, kur iet un testēt to visu. Un otrs variants ir sevi filmēt. Tas ir interesanti īstenībā. Es par kaut ko tādu nebiju iedomājies, tā kā iepriekš, ka tu varētu uztaisīt, ka tev tādu reālu feedbacku, man liekas, tas ir tāds reāls produkts, jo daudz cilvēkiem ir tās grūtības to runāšanu, uzstāties publiski, kur vēl, ka tev uzdot jautājumu vai kāds vēl kritizē kaut ko tādu. Tā kā... Jā. Ja mēs uztaisījām, tā kā mēs landing page taisījām Startup Mentor, es neatceros mājaslapu, bet mēs patestējām, bet vienīgais nav īsti izdevīgi pagaidām viņu pārdot mums kā uzņēmumam. Mēs viņu nolikām malā, jo tā marža nav tik liela. Viņš diezgan daudz patērē kredītus un kredītus, un līdz ar to baigi izdevīgi nav viņu kā tādu full-time taisīt produktu. Bet priekš sevis viņu izmantoja. Jā, man liekas, noderīgi. Kāda tev, teiksim, tagad ir tā lielākā problēma, kas būtu jāatrisina esošajā tā kā projektā? Kārtīgs go-to-market noteikti. Jo tagad viss ir tas executions jāsāk, un jāsāk aktīvi ierakstīt video, tutorialus taisīt, rakstīt cilvēkiem. Principā jāievirza tas produkts tirgu, jo mums tagad mērķis ir dabūt 100 monthly subscribers, un tad jau uz 1000 virzīties. Bet 100 ir diezgan realistiski ar tiem datiem, kas mums ir tagad. Tas tiešām ir realistiski, vienkārši vajag vairāk parādīt cilvēkiem to produktu, tas ir viens, un arī tas, ka mums tas SEO līdz sāk strādāt pēc 3 mēnešiem, es domāju, organiski mums paši cilvēki diezgan daudz nāks arī. Interesants mērķis. Vai tev ir bijis kaut kāda tāda absurda situācija, arī tā kā iepriekš biznesā, ko tu esi piedzīvojis, kas tāds varbūt? Īstenībā es varu atgriezties pie tās pičošanas, kas es gribēju pastāstīt, es aizmirsu. Pagājušajā gadā mēs šogad piedalījāmies vienā pasākumā, tirdzniecības misijā, un pagājušajā gadā arī. Un pagājušajā gadā man bija pirmā vispār tāda publiskā pičošanas sesija, teiksim tā, uzstāšanās, nevis sesija. Un man pateica, laikam, 2 dienas tikai iepriekš, kad ir iespēja tomēr iet un uzstāties, jo tur tas competitions un viss notiek, tur nevar tā vienkārši iet uz skatuves. Un man bija tāds, gan jau nekas sarežģīts tur nav.
Man bija tik augsts stresa līmenis, ka es kaut kādā pirmspēdējā slaidā, man vispār bija tāds blackouts, un es vienkārši neatceros, kas man ir jāsaka. Un tas vienkārši apstāsts, man likās, ka man vispār tā kā izslēdz ārā. Un šogad man atkal bija tā pati pičošanas uzstāšanās, un man bija tik milzīgs stress vienkārši, jo pa vidam es jau biju arī uzstājusies Latvijā un kaut kur, Stokholmā mēs bijām, es jau biju to darījusi ļoti daudz reizes. Bet man tik ļoti iespiedās atmiņā tieši tā vieta un tieši tie apstākļi, ka man bija nenormāls stress. Bet man viss sanāca beigās, un esmu aizvērusi to praksi savu slikto. Bet tā viena sliktā pieredze tiešām nenormāli lielu stresu tevī izveido. Un viņu pārvarēt šausmīgi grūti. Jā, tas nav viegli. Bet es pilnībā pagājušajā gadā aizmirsu tekstu, un vispār tā kā blackouts notika mācībās. Es esmu tādu arī piedzīvojis, bet tas varbūt nebija tieši biznesā. Tas bija, man liekas, varbūt augstskolas kādā projektā, galvenajā eksāmenā, kad studēju kaut kas līdzīgs. Tā kā pat tu esi sagatavojis visu, tā kā zini, ko stāstīs, bet aiziet priekšā un saprot, ka tev tūlīt vērtēs un noteiks, vai tā kā es nolicu to visu programmu. Bet, kaut kas tāds līdzīgs. Jā, bet tas tāds spilgtākais, man liekas, kas man mieru baigi ilgi nedod. Svarīgi to kā pārvarēt. Bet tas atkal tāda uzņēmēja tā ikdiena. Ja tu, teiksim, sāktu vispārībā šo projektu kā no nulles, ir kaut kādas lietas, ko tu vispār savādāk darītu? Šim grūti pagaidām teikt, jo es šobrīd jau zinu, kas man ir jādara, bet iepriekšējiem pieņemsim, noteikti bija nenormāli milzīga kļūda. Kā pa lielam, vislabākā praksa ir tu uztaisīt, kā mēs tagad uztaisījām to MVP, un tu sāc palaist jau cilvēkiem, lai viņi testē kaut vai bez maksas, vai tur var 50% atlaidi, jo tur, piemēram, nav visas features un tā tālāk. Bet mans co-founders izdomāja, ka viņam vajag perfekti uztaisīt to produktu, un viņš viņu taisiet tik ilgi, kad beigās jau, teiksim, tā bija nedaudz pa vēlu, un ar gatavu produktu ir daudz sarežģītāk savākt to lielo masu ar cilvēkiem, kurus tu, principā, pēc tam absolvot vari, nekā, kad tu uzreiz, pieņemsim, palaidi un sāc vākt to cilvēku grupu. Vienīgais, īstenībā, ko es varu pateikt par šo produktu, tur mums bija diezgan daudz neskaidrības, ja mēs darām vai ne. Man vajadzēja sākt postot LinkedIn ātrāk. Vispār par Claude, par AI, jo man bija tāds pārtraukums diezgan liels, kad es nepostoju. Tagad man ir kaut kādi 40,000 impressions, kas ir, tā, vidēji. No co-founderam, piemēram, 300,000 mēnesī tie impressions, un līdz ar to no viņa vairāk tie līdi nāk. Un tad, kad tu to pauzi esi paņēmis, tad pašā Instagramā, pieņemsim, es arī paņēmu pauzi, viss man tas engagements ir nokritis ļoti dziļi, bet man vajadzēja iet un darīt to. Tā bija kļūda, laikam, ko es neizdarīju. Okay. Tā kā, pat tie 1000, ko tu minēji par impressions, man pašlaik liekas iespaidīgi. Manējiem tur zem 1000 parasti ir, vai kaut kāds zem 100. Tā kā, bet tev viņi regulāri neposto. Man sanāk, varbūt pašlaik reizi pusgadā. Maksimums. Nē, es tagad postošu 3 reizes dienā LinkedInā. Bet kā, teiksim, izmanto to pašu produktu, lai tev būtu kaut kādas idejas, teiksim, tam? Jā, man ir tie paši skilli, tur uztaisīts viens skills, kas meklē topikus, ko man vajag, otrs, kas man veido infogrāfikas, tad ir man, kas veido karuseļus LinkedIn, kas veido ne skriptus, bet post description, laikam, LinkedInā tā būs pareizi. Vēl, kas man palīdz saistīt automatizāciju, iet un tur, piemēram, komentēt kaut ko. Ar vienu skillu tur īsti nevar daudz ko izdarīt. Var uztaisīt baigi sarežģītu vienu skillu, bet būs ļoti daudz problēmas. Tas Claude, viņš sāks pats meklēt tur, kur nevajag to meklēt. Viņš sāks pats improvizēt, kas nav baigi labi. Ja tev, teiksim, jāapskatās uz to pieredzi visu,
Vai tu kā cilvēks vispār esi tā kā pamainījusies, kopš tu uzsāki biznesu, vai, teiksim, tu esi tāpat Alīna, kas bija, kad mēs viņam Teksasā kopā strādājām? Noteikti esmu pamainījusies, neļauju robežas kaut kādas savas Nē, es ļauju gan jau kaut kur pa minimumam pārkāpt, bet es neņemu vērā, laikam, viedokli no, teiksim, manas jomas nesaistītiem cilvēkiem, kas, principā, man nevar iedot nekādu added value manā uzņēmējdarbībā, un tāpēc man īsti neredzu jēgu man klausīties tajos cilvēkos, pieņemsim. Otrs, jā, kad es neļauju savas robežas pārkāpt, varbūt tur sākt kaut kādas lietas teikt, kas var aizskart un tā tālāk. Noteikti tas ļoti liels lēciens AI industrijā, tā sapratne, principā, jā, ja es tagad strādātu kā rekruters, es noteikti daudz ko nedarītu, kā es darīju. Es ļoti daudz ko automatizētu. Ja es pats teicu dažas lietas, mums vajadzēja kā part-time developeri atrast, palīdzēt. Tad, jā, es dažas lietas jau biju patestējusi. Un, principā, jā, ka tās, laikam, ir tādas 3 galvenās lietas. Plus disciplīna vēl lielāka. Jā, man liekas, tas tā pieredze pamaina tev kā cilvēku. Man arī ir lietas. Piemēram, es kādreiz arī biju tāds diezgan elastīgs. Teiksim, ja cilvēku ko apsolu, tad varbūt es tā piemiens tur acis, bet pašlaik tā kā tīpaši komandā vai sadarbības partneriem mēģinu to atbildību tā kā vairāk viņus motivēt uz to. Teiksim, ir saprotams, katram ir tas limits, teiksim, man liekas vieglāk nolikt tieši to limitu, ka kāds kaut ko izdarīs un tad to lietu savādāk risināt. Jā, tāpēc, kad, zin kā, pirms es zinu par sevi, ka esmu atbildīga, es izdarīšu vai kā, bet es arī darbā to darīju. Vienmēr, es nezinu, bija tas iekšējais, ka pirms tas ir jāizdara un tas added value jāuztaisa. Bet mums ir, teiksim, tā pārtēdi darbinieki, no kuriem mēs šķīrāmies, tāpēc, kad jaunu uzņēmumā, kad cilvēki taisa kļūdas, kas tev maksā 2 līdz 3 tūkstoši mīnusā, to nevar regulāri pieļaut, tāpēc, ka tas ienākums nav tik liels. Ja, piemēram, lielā uzņēmumā, ja tur kāds uztaisa, tur, nezinu, ko 10 000 kļūdu, nav nekas traģisks, bet jaunu uzņēmumā, kur tu katru centu lietas kopā, lai izmaksātu algas, apmaksātu to developmentu un tā tālāk, kas ir pa minimumam īstenībā sākumā, tad tādas kļūdas nevar pieļaut. Jā, tā arī ir. Teiksim, varbūt ir kaut kāds spilgtākais piemērs par lielāko kļūdu, kāds darbinieks, ko pieveic, vai varbūt nepatīkamākais darbinieks, kas ir bijis. Ka tā jau kā cilvēka neviens jau nav bijis nepatīkams, bet pieņemsim, jā, tur, kur mums bija maksas, teiksim, tie aseti, es nezinu, kāpēc viņš vai pēc kļūdas vai kā ielika kā bezmaksas. Un līdz ar to mēs nesapratām, kāpēc mums vispār ienākums nav. Un tad mēs sākām skatīties analītikā un sapratām, ka vienkārši cilvēki paņem un aiziet. Cik jūs apmēram ir kaut kāds aprēķins, cik zaudējāt tajā brīdī? Bija ap kaut 2-3 tūkstoši noteikti tas bija. Tur bija pārdošanas, bet ļoti, ļoti maz. Ja tur dienā, pieņemsim, ir 15-20, tad tur bija 2-3. Un mēs nesapratām, no kurienes tas dropdowns ir tik liels. Ok, jā, tas tā kā, jāsaprot, vai ir iespēja apmācīt tos cilvēkus, lai viņi nepieļauj tās kļūdas, vai arī, ja viņi pieļauj visu laiku, tad viņiem ir diemžēl jāšķirās. Jā, jo tiešām, kad jaunuzņēmumam zaudēt baigi daudz, nevar atļauties. Tad, attiecīgi, vai no algu tu nevari izmaksāt, un tu jau nevari tā kā pārējiem nemaksāt, jo visus sākumā pārējiem apmaksāt, tikai sev sāc maksāt, jo visu tā kā atlikušo nevis tā kā tu savu visu paņem, bet pārējiem nē. Ja runājam vispār par tevi kā uzņēmēji, vai te ir kaut kas ārpus ikdienas normas, kam tu tā kā tici? Teiksim, citiem tā ir reliģija, citiem ir ķīniešu horoskopi un astroloģija. Kas ir tavs, teiksim, ja tāds ir? Es ticu daļai tai pašai manifestācijai, bet noteikti ne tai, ko rāda Instagramā, tur piesaista bagātu vīru, vienkārši domā, taisa vingrinājumus un tā. Bet tas noteikti nē. Principā tev ir jāmanifestē, bet tajā pašā laikā tev ir jāsastāda savs plāns,
kā tu uz to virzīsies. Ja tev ir jābūt pozitīvai kaut kādai domāšanai vai vispār kaut kādam mērķim, bet tam apakšā vienmēr ir jābūt arī plānam un darbībām. Un tu nevari manifestēt, nezinu, kaut ko ļoti lielu, bet tajā pašā laikā gulēt gultā, skatīties Netflixu. Netflix arī var paskatīties, bet ne visu laiku. Un, jā, jāveic vienkārši ir tās darbības. Un, laikam tas ir tāds pats svarīgākais, jo ir bijušas kaut kādas arī situācijas, kad liekas, tā kā tev ir viss, viss iet galīgi sliktā virzienā, un vienkārši pēc tam kaut kas notiek tāds, kas tev tā kā reāli paceļ uz augšu. Un tur arī man ir tā ticamība vēl viss, kas notiek uz labu, tam es ticu, jo neskatoties to, ka tev citreiz tiešām viss aiziet tik slikti, un tu domā, kāpēc, un es tā visu pareizi izdarīju, bet beigās tu pēc kaut kāda laika tu saproti, ka tev tas daudz lielāk, vai tu added value iedot, vai arī finansiāli tev labāk palīdz to visu attīstīt un tā tālāk. Jā, man liekas, tā manifestācija arī ir interesanta. Man ir interesants stāsts. Es varu viņu izstāstīt. Es jau tev iepriekš stāstīju par to. Man bija viens liels darījums, potenciāls. Un es nezinu, man sanāca īstenībā to manifestāciju uztaisīja nejauši. Es iedomājos vienkārši, ka stāvu ģērbšanas kabīnē, vēroju savu uzvalku. Ka es vienkārši apenēs esmu. Un ka man piezvana, ka tas darījums notiek un ka skaitīs to naudu. Es vienkārši par to aizmirsu, un man tieši tajā brīdī bija tas, ka mēs tieši sievu aizbraucām, un mēs pēc kaut kāda mēneša precējāmies, uzvalku skatījāmies. Un tieši man stāv tajās apenes, skatos spoguli, un tas zvans. Piezvana, jā, ir darījums, sākam sadarbību. Tas ir viens tāds veids, ka tu vienkārši iedomājies kaut kādu nestandartu domu, un viņa piepildās reāli. Jā, laikam te man ir tā ir bijis, bet galvenais ir to domu arī palaist. Neieciklēties uz viņu, nedomāt visu laiku par to, bet iedomājies, man arī bijušas kaut kādas lietas muļķīgas likās, ko es tur iedomājos, bet pēc kaut kāda laika viņas patiešām piepildās. Bet attiecīgi tu jau ar droši vien kaut kādas darbības veici, lai vispār tas darījums notiktu. Nebija jau tā, ka viņš no zila gaisa atnāk. Jā, tas ir svarīgi. Ka tu to veic. Bet, vispārībā interesanti, ka kaut kas tāds var kļūt īsts. Es laikam vairāk ticu ķīniešu astroloģijai un numeroloģijai. Es skatos tādu Geriju Ginsbergu no Amerikas. Un diezgan daudz, ko viņš stāsta, es ticu tam. Un es kaut kādas lietas arī esmu panalizējis no savas dzīves, teiksim, tie paši drauga gadi, ienaidnieka gadi, vai tieši kādos cipars, kādā tev ir māja vieta, vai uz auto kādu ciparu. Man tā ir, es nekad nesaprotu, kāpēc man tā ir, kad man visu laiku gribējās kaut kādu uzņēmēju darbību veikt, bet man tur baigi nekad nebija, jo vienam ir grūti, godīgi sakot, sākt. Un es atceros, man pirmā reize, kad man liekas, bija kaut kāda 16 gadi vidusskolā, ka mums bija jātaisa biznesa plāns, un man vecmamām bija mājas, kur ir Baltkrievijas, Krievijas un Latvijas robeža. Tur vispār tur tāda lauka, kad tur ir 6 mājas varbūt, un nav zonas, ne telefona, nekā tur īsti nav, pat veikala īsti nav. Un es izdomāju, ka es paņemšu vecmammas māju biznesa plānā un viņu izīrēšu cilvēkiem. Bet, pirmkārt, jau tur neviens gan jau nebrauktu, bet vienkārši tas bija smieklīgi vecumam tāda, bet kāpēc tieši mana māja? Ja viņai bija kā privāta māja. Un tad es īstenībā mēģināju visādas lietas arī veidot. Pirms kaut kādas adventas vainagus taisīju, un tad es arī no tā naudu pelnīju. Un vienkārši kādu konekšanu es gribētu teikt, kad jebkurā darba vietā, kurā es nebūtu bijusi, man vienmēr ap 2-3 gadi sāk palikt garlaicīgi, man gribas kaut ko vairāk, un kaut gan man, pieņemsim, promotion iedeva vienmēr, bet man nebija tā piepildījuma sajūta, kad līdz galam, kad es vienmēr atsietos kaut kur pret tiem griestiem, un beigās kaut kad nesen vienkārši kaut kāds tur video redzēju, laikam, par to, kurā
nevis gadā, bet datumā tu esi piedzimis, un es piedzimu 5. Un līdz ar to 5. arī ir tas cilvēks, kam vajag vienmēr brīvību, finansiālo brīvību, un kurš nevar uz citu nevienu strādāt. Cilvēki tikai, kas var uz sevi strādāt un veidot savus uzņēmumus. Bet tā tiešām ir, lai arī cik labs darbs man vienmēr nebūtu bijis, tad tāpatās ir tā pat iekšā sajūta, vienkārši viņi ir un viss, kaut gan tu sevi spied un dari, un tur attīsties, bet tāpat tās vienmēr ir bijis tā. Un tā kā es pamainīju, tur 3 gadus nostrādāju, pamainīju darbu. Pēc 3 gadiem atkal tas, un atkal 3 gadi pagāja, un atkal pilnīgi tas pats. Jā, tāpēc manā darba pieredzē, laikam, nekur nav vairāk kā 3 gadi es neesmu strādājis. Jā, es ļoti daudz tās likumsakarības, teiksim, man tas LifePath 8, es tā kā tieši uz biznesu naudu, arī karmiskais skaitlis vairāk, tā kā pa lielam arī raksturo mani. Teiksim, es arī daudz vietās tā kā pastrādāju, mums gan Google strādāju, gan Indexis, kur mums īstenībā interesants, publikai var pastāstīt tas tās, tā kā mēs esam pie viena cilvēka strādājuši atsevišķos laikos, un tad, jā, tu man nolīgi Indexisā strādāt par Google Ads speciālistu. Bet jā, man tas arī iekšā, laikam, no pašas bērnības, ka es tā kā gribēju kaut kādu biznesu. Pat es nezināju kādu, man bija visādas arī tās idejas. Tev bija tā vecmāmas mājas izīrēšanu. Tad man bija kaut kāda piramīdas, jo tad tajā laikā bija tās piramīdas internetā, kur tu maksā kaut kādu membershipu. Tā kā tie biedri tur krājas, kaut ko es uz tādu biju, tā kā tu klubiņu izdomājis. Tu kādreiz to tīkla mārketingu, bet tur... Jā, es neko nesapratu, un tad beigās ātri arī izlēmu, ka es to nevēlos darīt. Jā, es par to, tā ideja man bija 12 gadu vecumā, es pat viņu nesāku, bet bija tā doma izveidot mājaslapu, tas būtu kaut kāds tas klubs, tā kā visi maksā to membershipu. Bet attiecīgi kaut kādā veidā izaugām, un tie savu projektu ir atnākuši. Runājot par manifestāciju, mums ir tāda jauna lieta, ko mēs gribam šajā podkāstā aktualizēt. Mēs varētu tev iedot lapu, kur tu uzrakstītu datumu, kad tu sasniegtu šim projektam 1 miljonu apgrozījumu. Mēs viņu vienkārši ieliksim aploksnē, parakstīsies, glabāsim pie sevis, un mēs varētu vienkārši pēc kaut kādiem pāris gadiem, vai ja tu sasniegtu 1 miljonu ātrāk, tu padod mums ziņu, un mēs vienkārši salīdzināsim tos datumus, un ko tieši tā kā kaut kāds 3 soļus, ko darīsi, lai to sasniegtu. Ok, bet tas tā kā pa vienu projektu vai pa visiem varu, ja mums jau paralēli pa visiem? Varam par visiem. Tā te būs lapa. Vai tagad jāraksta vai? Jā, tagad, ja vēlies. Labi. Kāda ir trakākā ideja, ko tu esi dzirdējusi, ko varētu automatizēt ar AI? Principā viņa vairs laikam nav traka, jo to jau dara, kad ir zvani no voice agentiem, un ka tu pat nesaproti, vai tas ir cilvēks vai nē. Es esmu to testējuši uz sevi. Tiešām nevar saprast tīpaši angļu valodā, kad tev zvana kāds AI, teiksim tā. Un otrs, video zvani, tāpēc, ka ir tie real-time avatāri, ko es pati testēju, ka viņš tevi redz un dzird. Un, bet vienīgais, tur gan pagaidām viņiem ir tas lagging, teiksim tā, kad viņš runā, bišķi uzkarās, tad to gan var saprast. Bet, tas, man liekas, tāds pats trakākais, kad drīz būs tā, ka nevarēs saprast. Plus vēl arī tas, ka tie deepfake visi notiek, ka tās ziņas automatizē, teiksim tā. Tas varbūt ir arī nepatīkami. Kas pats tāds trakākais vēl? Laikam grūti pateikt. Bet, laikam tas būtu tāds. Kā tev liekas, AI tā kā pārņems pasauli vispār? Ja viņi neregulēs, tad jā. Ja viņi palaidīs pašplūsmā, tagad jau pat paņem tos pašus aģentus, tu viņus palaidi, bet tev tāpat tās ir jāsako līdzi, jo kaut kas notiek, un viņi tāpat savā pašplūsmā iziet. Tāpēc, tā kā pilnībā, teiksim tā, automatizēt visu bez uzraudzības ir tā diezgan bīstami savai reputācijai. Tehniski būtu tas jāregulē.
un arī jākontrolē. Jā, visam it kā var uzlikt tos rules, tā kā ko nedarīt to, bet visādi praksē ir gadījies. Labi, mums automatizācija nav bijis nekad, protams, uz tādām ļoti finansiālām lietām un tā, bet var kļūdīties, ja pilnībā paļauties uz to. Vienmēr tam cilvēciskajam resursam tāpat ir jābūt, neskatoties to, ka cilvēks atlaiž. Mums mārketinga speciālisti, kas ir no Indijas, tāpat viņa vēl manuāli tur skatās, pārbauda visu kontentu un dara. Un, kaut gan viņi izmanto visu kā automatizāciju, protams, apakšā, bet jā, tāpat viņa visu dara un pārbauda un skatās. Jā. Jā. Tā kā cilvēciskais resurs tāpat kaut kādā brīdī ir vajadzīgs, jo visu pagaidām nevar ar mākslīgo intelektu izdarīt. Nē, es domāju, ka tas tāpat attīstīsies ļoti. Rēķini ir kaut kādi 4 gadi, kopš tas ir aktuāli 22. gadā. Man liekas, tas parādījās tik tā kā pirmais kaut kāds aktuālais tāds variants, ar ko strādāt. Man liekas, tas tā kā aizvietos daudz ko. Būs cilvēkiem jāadaptējas. Tā kā, piemēram, tāpat jebkura joma var tikt automatizēta. Jā, pats interesantākais, man ļoti patīk konferencēs piedalīties un iepazīties ar, teiksim tā, jaunu uzņēmumiem, kas vairāk ir zinātniskajā jomā, medicīnā. Ļoti interesanti, piemēram, tur arī viens no uzņēmumiem, viņi izveidoja kā smaržas skeneri cilvēkam, un viņš balstoties smaržu var noteikt, vai tev, pieņemsim, kaut kur vēzis veidojas un tā, tikai caur smaržas skenēšanu. Un, protams, tur visam ir apakšā jāi, kas to lasa un tā tālāk. Un tur daudz ļoti dažādu piemēru tieši medicīnas ziņā. Un ka tur, tur tiešām ļoti daudz visa kā ir. Pat vienīgais, kas man šķiet, kas ar AI vēl būs, tas jau pagaidām notiek, tie tokeni, AI kredīti paliek arvien dārgāki un dārgāki. Ja viss tika dots bez maksas, tad tagad ļoti daudz, tā cena daudz vairāk kāpj. Piemēram, to pašu Claude, pa 20 eiro subscription, tad tur daudz ko nevar izdarīt. Tur ļoti ātri pa dienu beidzās. Un tāpēc arī tie paši skills apakšā arī ir kaut kādi vēl tomēr tie apjomīgie prompti, protams, kas ir vajadzīgi, lai, pieņemsim, tos pašus kredītus ietaupītu un tā. Jo kaut kādā brīdī pat var būt, es nezinu, labi, tā ir tikai fantāzija, bet varbūt arī, kad darbinieks tiešām atkal paliks lētāks nekā tas pats AI. Šobrīd AI ir lētāk, bet skatoties, kā tās cenas kāps. Jā, būs kaut kāds tas attiecīgais cenu kāpums. Jā, jo bez maksas jau visu dzīvi nevar dot. Viņiem jau ir visi investori un tā, kam ir tas viss jāmaksā atpakaļ. Tas startups bija ļoti pieprasīts, tur ir ļoti liela apgrozījuma. Kā ļoti liela, salīdzinoši priekš tiem mēnešiem, kas mums ir salīdzinoši liels apgrozījums, tāpēc, ka visi grib taupīt uz tiem kredītiem. Sākumā jau viņi nepatērēs daudz, pat ja tu pirms taisi raperi tam pašam OpenAI kaut kādam ChatGPT vai Claude, viņš jau, pirmkārt, tu jau ņem caur API no viņiem tos kredītus, un ko klients tev dedzina, to viņš arī dedzina, un to arī samazināt, un tad, piemēram, tā marža ir tikai pusīta no visas tā subscriptiona. Jā, bet daudz arī akceleratori dod. Piemēram, mēs bijām arī Antler rezidencija, tur arī varēja pieteikties, tur kaut kādi viņu specifiskāki perki bija. Daudzi akceleratori vēl dod iespēju pieteikties tiem bezmaksas perkiem. Tā tad ir potenciāls tā kā. Tā ir savs tokenus izveidot. Nē, kāpēc ne? Man liekas, ja tam cena kāps, tad jau vienmēr kaut kāda biznesa iespēja. Kas man jāraksta vārds uzvārds un... Kad tu sasniegs vienkārši. Tas tev padomāšu. Bet apgrozījums ne jau peļņa. Jā. Un ko es darīšu vēl bija, ja? Jā, 3 soļi, teiksim, ko darīs, lai to sasniegtu.
tad varam vienkārši salūcīt un ielikt aploksnē. Un tā, kad sasniegs, tad to jāpadod mums ziņa. Un tad atbrauksim un filmēsim. Jau sasniegt. Jā. Nu, es diezgan realistiski uzrakstīju, man liekas. Man liekas, vēl šeit jāraksta, ja? Jā, parakstīs vienkārši kāds uzņēmums un tad šo mēs noglabāsim, nodūsim rokai backgroundā. Nav roka. Roka. Ok, bija liels prieks tev parunāt. Jā. Forši. Kā Man liekas, vienmēr. jā, man liekas, forši tev produkts ir. Es ceru, ka jūs sasniegsiet ātrāk savu mērķi nekā bija uzrakstīts. Tā kā gaidīsim tev uz otro sēriju. Paldies.